Stāstu cikls Iepazīsti filozofus. Zēns, kurš iedomājās ideālu valsti. Senajā Grieķijā, skaistajā Atēnu pilsētā, piedzima zēns vārdā Platons. Jau no mazotnes viņš bija ļoti zinātkārs. Platons daudz domāja par to, kāpēc pasaule ir tāda, kāda tā ir, un vai to var padarīt labāku. Kad Platons bija mazs, viņš bieži spēlējās pie pilsētas mūriem un vēroja cilvēkus. Viņš redzēja tirgotājus, kas pārdod preces, amatniekus, kas rada skaistus izstrādājumus, un skolotājus, kas māca bērnus. Bet Platons arī redzēja strīdus un netaisnību. Reiz viņš jautāja savam tēvam, kāpēc cilvēki strīdas? Vai nav iespējams dzīvot taisnīgā pasaulē? Tēvs pasmaidīja un sacīja, tas ir labs jautājums, Platon. Varbūt kādu dienu tu atradīsi atbildi. Man atbildes nav. Kas ir filozofs? Filozofs ir cilvēks, kurš domā par svarīgiem jautājumiem un cenšas saprast pasauli. Viņš meklē atbildes uz tādiem jautājumiem, kā kas ir taisnīgums, kā dzīvot labi vai kā pasaule darbojas. Un filozofija ir mācība par domāšanu un gudrību, kas palīdz cilvēkiem kļūt prātīgākiem un taisnīgākiem. Platona dzīvē bija kāds ļoti nozīmīgs skolotājs – Sokrats. Vai tu jau zini, kas ir Sokrats? Platons bieži apmeklēja vietu, kur Sokrats runāja ar cilvēkiem un uzdeva gudrus jautājumus. Platons bija pārsteigts, cik prasmīgi Sokrats iemācīja cilvēkiem domāt dziļāk, vienkārši uzdodot jautājumus. Viņš mācījās no Sokrata, ka svarīgi ir ne tikai meklēt atbildes, bet arī prast uzdot pareizos jautājumus. Sokrats man parādīja, ka patiesība slēpjas nevis tajā, ko mēs zinām, bet tajā, ko mēs vēl varam atklāt. Platons vēlāk teica saviem skolniekiem. Kad Platons pieauga, viņš sāka rakstīt savas domas un sapņus par ideālu pasauli. Viņš iztēlojās pilsētu, kur viss ir taisnīgi un kur cilvēki dzīvo mierā. Platons šo ideju sauca par ideālo valsti. Viņš rakstīja, lai pasaule būtu laba, mums jābūt taisnīgiem ne tikai pret sevi, bet arī pret citiem. Platona idejas bija balstītas uz taisnīgumu, gudrību un sadarbību. Viņš ticēja, ka vadītājiem jābūt nevis bagātiem vai spēcīgiem, bet gan gudriem un taisnīgiem. Gudrība ir vislielākais spēks, viņš teica saviem skolniekiem. Reiz kāds skolnieks jautāja Platonam, bet skolotāji, kā mēs varam zināt, kas ir taisnīgi? Vai taisnīgums nozīmē vienu un to pašu visiem? Platons atbildēja ar stāstu. Iedomājies alu, kur cilvēki visu mūžu skatās uz sienu. Viņi redz tikai ēnas, kas rodas no gaismas aiz viņiem. Viņi domā, ka tās ēnas ir īstā pasaule. Bet ja kāds iziet no alas un redz sauli un īsto pasauli, viņš saprot, ka ēnas bija tikai ilūzija. Tā ir arī ar taisnīgumu un gudrību. Mums jācenšas redzēt vairāk nekā tikai ēnas. Jāmeklē patiesība. Šis stāsts, ko Platons nosauca par alas mītu, kļuva slavens un iedvesmoja daudzus cilvēkus domāt dziļāk par dzīvi un patiesību. Piemēram, bērniem šis stāsts māca, ka reizēm ir svarīgi skatīties ārpus tā, ko mēs redzam, un jautāt sev jautājumu, vai tas, ko es redzu, ir viss, kas pastāv? Platons arī dibināja skolu, ko sauca par akadēmiju. Tā bija viena no pirmajām skolām pasaulē, kur cilvēki mācījās domāt un diskutēt par svarīgiem jautājumiem. Viņa skolēni vēlāk kļuva par izciliem vadītājiem un filozofiem, kas palīdzēja veidot taisnīgākas sabiedrības. Platona skola mācīja noteikumus. Ik viens jautājums ir svarīgs.
Viņš mudināja skolniekus nebaidīties uzdot jautājumus, pat ja tie šķita vienkārši vai neparasti. Domāšana sākas ar jautājumu, viņš teica, un tas kļuva par vienu no viņa galvenajiem noteikumiem un principiem. Platona mācības turpina iedvesmot cilvēkus arī mūsdienās. Viņa idejas par taisnīgumu, gudrību un labāku pasauli ir kļuvušas par pamatu daudziem likumiem un skolām. Viņš mums māca, ka, lai pasaule kļūtu labāka, mums jādomā ne tikai par sevi, bet arī par citiem. Lai bērni labāk saprastu Platona ideju un taisnīgumu, varam to paskaidrot arī šādi. Iedomājies, ka tev un taviem draugiem ir viena kūka. Taisnīgi būtu to sadalīt tā, lai katrs saņemtu vienādu gabalu, nevis, lai kāds saņemtu visu un citi neko. Tā Platons domāja arī par pasauli, ka tā jāveido tā, lai visi būtu līdzvērtīgi. Ko tu darītu, lai padarītu pasauli taisnīgāku? Vai esi kādreiz iztēlojies ideālu pasauli? Ja jā, kāda tā būtu? Kāda ir tava ideālā pasaule? Vai tu domā, ka reizēm redzam tikai ēnas un ka mēs varam atrast patiesību? Platona stāsts māca, ka mūsu domas un idejas var mainīt pasauli. Idejas un domas veido pasauli. Viņš sacīja, un viņa vārdi turpina skanēt cauri gadsimtiem.